Vai uzņēmumā obligāti vajadzīgs darba drošības speciālists? Jebkurā uzņēmumā ir vajadzīgs darba drošības speciālists. Atšķirība ir tajā, kāda ir viņa izglītība. Tātad katrs uzņēmums, kurā ir kaut viens darbinieks uz darba līguma pamata, ir jāievieš darba aizsardzības sistēma. Un šo darba aizsardzības sistēmu var ieviest tikai darba aizsardzības speciālists. Ir diva veida darba aizsardzības speciālisti. Viens ir tas, kurš ir pabeidzis 60 stundas apmācību mācību centrā ieguvis, un atbilstoši viņš var veikt darba aizsardzības sistēmu izveidi parastiem uzņēmumiem, biroja darbiem, grāmatvedības uzņēmumiem. Bet, ja jūs strādājat būvniecībā un jums ir vairāk nekā 10 nodarbinātie, tad jums ir jāpiesaista darba aizsardzības speciālists ar augstāko izglītību, vai arī otrs variants ir kompetenta institūcija, tā kā mēs, un mēs varam jums nodrošināt darba aizsardzības pakalpojumu pilnu klāstu tiesiski. Vai pie jums var iziet arī tos kursus? Nē, mēs neesam akreditēts mācību centrs, kurš nodrošina šo kursu izvēli, bet jūs varat to izdarīt pie mūsu partneriem. Mācību centrs personāls, viņš ir kvalificēti, lai pasniegtu šos kursus darba aizsardzībā.